Labdien, cienījamie klātesošies! Labdien ikvienam, kurš ir pieslēdzies attālināti mūsu diskusijai. Deinstitucionalizācija projekts vai process. Es esmu Dace Strautkalna un būšu šīs dienas moderators. Šodien ir ēnu diena, un mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir ļoti daudz ēnas. Tas nozīmē, ka jauniešiem interesē labklājība un tas, kā cilvēki var dzīvot labāk. Mūsu diskusijas mērķis ir runāt par deinstitucionalizāciju, šo sarežģīto vārdu, kas nozīmē pāreju no pakalpojumiem institūcijā uz pakalpojumiem sabiedrībā. Tas nozīmē, ka cilvēks var dzīvot mājās tāpat kā mēs ik viens, neatkarīgi no tā, vai viņam ir kādi funkcionāli traucējumi vai nav. Tas nozīmē arī bērniem, kuri ārpus ģimenes aprūpē, dzīvot ģimeniskā vidē. Un šodien man ir liels prieks aicināt pasākumu atklāt Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietniekam un politikas nodaļas vadītājam Andrim Kužniekam. Lūdzu. Labdien visiem! Es ceru, ka var dzirdēt un var redzēt tiešraidē. Man ir liels prieks jūs uzrunāt diskusijā, kas acīm redzot nav vienkārši diskusija, jo tēma ir sarežģīta un izaicinājuma ir bijuši un noteikti vēl joprojām ir. Bet, ko es gribētu pateikt atklāšanā? Kā jūs zinat, pēc pāris nedēļām mēs pagājušajā nedēļā svinējām Lieldienas un arī Latvijas 20 gadus NATO, un pēc nepilna mēneša mēs svinēsim 20 gadus, kā Latvija ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts. Un skaidrs, ka Eiropas loma Latvijas attīstībā ir bijusi ļoti nozīmīga, kaut vai arī skatoties finansiālā izteiksmē, jo kopumā kopš iestāšanās Latvijā ir ieguldīti, investēti apmēram 18 miljārdi eiro. Un skaidrs, ka daļa no šī finansējuma arī ir bijusi mērķēta, lai iedzīvotāju dzīvi padarītu labāku, ikvienu, lai neviens Latvijas pilsonis, Eiropas pilsonis netiktu aizmirsts. Un skaidrs, ka ļoti svarīga joma ir visa sociālā joma un projekti, kas ir saistīti ar palīdzību tiem cilvēkiem, kuriem tā varbūt ir visvairāk nepieciešama, kā padarīt viņu dzīvi labāku, kā viņus tik tiešām atgriezt sabiedrībā, jeb sabiedrībai viņus nepazaudēt. Un skaidrs, ka šī milzīgā projekta, jo es saprotu, ka projekts jau tiek īstenots, gandrīz pusi laika, kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, no 2015. gada šī programma daudzās pašvaldībās. Un skaidrs, ka katram no jums, kas ir īstenojis deinstitucionalizācijas projekts, lai cik sarežģīts nosaukums nebūtu, ir uzkrājis zinām pieredzi, zināmas atziņas, kuras noteikti var noderēt gan pieļaut daloties pieredzē ar citām Eiropas dalību valstīm, varbūt citām partneru valstīm, bet arī droši vien skatoties uz priekšu, jo es saprotu, ka process nav beidzies un zināms finansējums ir paredzēts arī tai programmas, Eiropas Savienības programmas daļā, kas tagad tiek īstenot 21. 27. gada. Daļa no finansējuma ir arī atvesļošanās noturības mehānismu kārtējā sarežģītajā nosaukumā. Tā kā es pieļauju, ka jums būs ražīga diskusija, jūs katrs no savu skatu punktu dosiet kādus priekšlikumus, kā ir gājis, kas ir jāuzlabo un kāda ir izaicinājuma, bet skaidrs, ka tam ir viens mērķis, lai gan Latvija, gan Eiropa būtu sociāli iekļaujošāka un lai šī ne tikai ekonomiskās attīstības daļa, bet arī daļa, kas rūpējas par cilvēku labklājību, arī netiktu aizmirst. Tā kā veiksmīga diskusija. Paldies visām ēnām. Mēs arī atnācām ar savām ēnām, jo ne tikai par labklājību interesēs, bet arī par Eiropas institūcijām. Es domāju, ka tas ir tiešām ļoti laba tradīcija, kas Latvijā ir ļoti labi iedzīvojusies. Un mēs arī parādām mūsu jauniešiem, ka var būt ne tikai lidmašīnas pilots, bet arī labklājības ministrijas darbinieks, sociālais darbinieks, Eiropas institūcijas darbinieks un tā tālāk. Tā kā vēlreiz veiksmīga diskusija un liels paldies par aicināšanu. Paldies! Paldies liels! Iesākot diskusiju, es vēlētos nedaudz atkāpties atpakaļ, paskatīties,
kā tad izskatījās situācija 2016. gadā, tad, kad sāka ieviest tā saucamos DI projekts. Es atļaušot turpmāk neizrunāt garo vārdu deindustrializācija, saīsināsim, kā tas mums visiem ir ērtāk. DI. Tātad sākuma posmā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem kopumā pakalpojumi bija pieejami 20 pašvaldībās. Tie bija pieejami 33 dienas aprūpes centros, 6 specializētajās darbnīcās, 15 grupu dzīvokļos. Taču, īstenojot DI projektus, tajos iesaistījās 39 pašvaldības un 145 vietās tika veidoti jauni pakalpojumi vai attīstīti jau esošie cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. 68 vietās tiek veidoti pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 15 vietās bērniem, kuri atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Tātad ļoti vērienīgs pasākums ar daudz aktivitātēm un šajā posmā mēs arī kopīgi visi esam strādājuši pie tā, lai mazinātu sabiedrībā esošos stereotipus par dažādām cilvēku grupām. Un man ir liels prieks, kad pētījums, ko veicis Kantar, ir parādījis ļoti pozitīvu tendenci. Tātad salīdzinot 2018. gadu, 2023. gadā ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri atbalsta ārpus ģimenes aprūpā esošo bērnu iekļaušanos sabiedrībā no 21% uz 25%. Arī ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas atbalsta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem būšanu sabiedrībā. Arī no 91% uz 98%. Un pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā no 65% uz 75% cilvēku ir kļuvuši tātad iekļaujošāki. Arī tolerances līmenis ir pieaudzis, jo ir pieaudzis arī rādītājs, cik cilvēki būtu gatavi dzīvot kopā ar kādu cilvēku, kam ir garīgi rakstura traucējumiem. Un šeit ir būtiski no 66% līdz 90% šis rādītājs pieaudzis, kā arī esam gatavāki strādāt kopā ar cilvēkiem ar garīgi rakstura traucējumiem no 42% iepriekš uz 74%. Kā jums šķiet šie sasniegtie rezultāti? Tas ir daudz vai maz? Tagad es aicināšu visus, gan klātesošos, gan tie, kas ir attālināti, paņemt savas viedierītes vai datorā ielogoties slido.com un sniegt savu atbildi, daudz vai maz. Jums ir jāievada atslēgas vārds diskusija, un tad jāraksta sava atbilde. Kamēr jūs darīsiet šo svarīgo uzdevumu, es pieteikšu mūsu diskusijas dalībnieces. Tās ir 5 jaudīgas sievietes, kas katra strādājot savā nozarē, savā jomā, ir sniegušas lielu ieguldījumu tieši DI pakalpojumu attīstībā. Un kā pirmo es vēlos pieteikt Kristīnu Veispali. Viņa ir diskusija. Un tad varēsiet savas atbildes ievadīt. Tātad vēlos pieteikt kā pirmo Kristīnu Veispali. Viņa ir biedrības Rīgas Rūpļu bērns, izpilddirektoras vietniece. Lūdzu, izvēlies sev vērtāko vietu, kur apsēsties. Kristīna ir sociālais darbinieks ar sirdi un dvēseli, kas spēj katrā cilvēkā ar garīga rakstura traucējumiem vai kādiem citiem funkcionāliem traucējumiem saredzēt tās spējas, ko viņš var izdarīt. Un arī Kristīna visus šos gadus mums ir bijusi tāds labās prakses vēstnesis, kas ir stāstījis, kā var izdarīt, nevis kā nevar izdarīt. Kā nākošo aicinu Ilzi Durņemu, biedrības Dižvanaki valdes priekšsēdētāju. Viņa ir mamma bērnam ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēks, kas ir spējis atrast spēku sevī, ne tikai palīdzēt sev un savam bērnam, bet arī palīdzēt daudzām citām ģimenēm, kas, manuprāt, ir ļoti augsti vērtējams. Nākošo es aicināšu Ritu Vectirāni. Viņa ir Jelgavas valsts pilsētas priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu jautājumos. Rita ir cilvēks, kura ir visu šo laiku virzījusi DI procesu Jelgavas pilsētā. Viņa rūpējās, lai tiktu veidoti jauni pakalpojumi un attīstīt arī esošie. Prot uzklausīt
tieši mērķa grupas un pēc tam tālāk ar saviem speciālistiem rast labākos risinājumus. Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece, rūpējas, lai politikas līmenī DEI netiktu paslaucīt zem paklāja. Apveltīta ar analītisku domāšanu un spēja turēt visus tādos pietiekami stingros grožos, lai procesi iet uz priekšu. Un visbeidzot, Sigita Zankovska-Odiņa, Sabiedrības integrācijas fonda, dažādības vadības un ilgtspējas nodaļas vecākā eksperte, kura risina tik svarīgos dažādības jautājumus un sociālās iekļaušanas jautājumus tieši sabiedrībā. Labdien, dāmas! Iesākumā es lūkšu jums katrai pēc kārtas paņemt mikrofonu un pastāstīt nedaudz, kāda ir jūsu saistība ar DEI un ko jums katrai nozīmē šis te process. Sigita? Jā, sveiki, labdien! Man prieks redzēt tik daudz cilvēku klātienē un sveiciens arī tiem, kas ir pieslēgušies attālināti. Man DEI laikam pirmais bija iemācīties vispār šo vārdu izrunāt, un tas prasīja gana ilgu laiku, un tas bija gana liels mēlis mežģis. Bet, ja nopietni runājam, tad pirms darba Sabiedrības integrācijas fondā es 6 gadus strādāju resursu centrā cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda, un līdz ar to man bija iespēja šajā laikā iejusties 3 lomās. Pirmkārt, vērotāju lomā, proti sekot līdzi, kā DEI process tiek veidots, kā tas mainās, kā tas tiek īstenots. Īstenotāju lomā, jo atbalsta personas lēmumu pieņemšanas pakalpojums tika sniegts arī cilvēkiem, kas DEI procesa ietvaros iznāca ārā no institūcijām un uzsāka dzīvi sabiedrībā, un arī pētnieka lomā, jo resursu centrs Zelda ir īstenojis projektu Es gribu būt starp jums, kura ietvaros mēs veicām arī pētījumu par to, kā cilvēki, kas ir iznākuši no institūcijām, ir iejutušies un kā ir pieņemti vietējā kopienā, kāds ir bijis šis ceļš un arī kāds ir bijis izaicinājums sabiedrībai pieņemt šos cilvēkus. Un es ļoti priecājos, ka šī mēneša beigās jums visiem būs iespēja iepazīties ar šo pētījumu. Tāds ir bijis mans īsais stāsts. Labdien! Mana saistība ar deinstitucionalizāciju ir kontakta ministrijas pozīcijām, bet dažādos virzienos. Man ir nācies gan pārliecināt tos, kuriem šie pakalpojumi būtu jātīsta, gan veidot to pakalpojumu regulējumu un saprast, ka kaut kas ir jāpamaina uz vienu vai otru pusi, gan stāstīt Eiropas komisijai, kāpēc mēs kaut ko darām tieši šādi vai kaut ko neesam paspējuši izdarīt un kā mēs to izdarīsim citādāk, gan runāt ar sabiedrību, gan ar nevalstiskajām organizācijām. Un ar katru tās sarunas ir mazliet no citām pozīcijām un prasa tādu diezgan smalku situācijas pārzināšanu. Laikam šajā brīdī likšu punktu un viedokli par to, kas ir pa šiem 10 gadiem savādāk, saprotu, ka mums pajautās jau mazliet vēlāk. Un es ļoti priecājos, ka šodien klāt ir jaunieši, un es uzreiz saprotu, ka vārds deinstitucionalizācija ir pilnīgi atžgārni. Tas ir tā kā, es nezinu, kaut kāds fizikas jēdziens, tikpat labi varētu būt. Tā jau ir viena tāda liela kļūda mēģināt pasniegt tādu jaunu lietu caur neizprotamu jēdzienu. Tāpēc, jā, tie ir sabiedrībā balstīti pakalpojumi, par ko mēs šodien runājam, zem tā vārda DEI. Paldies! Labdien! Deinstitucionalizācija man vispirms saistās ar atvērtību prātā un atvērtību sirdī. Vispirms, protams, atceroties to sarunas pirmās pirms 10 gadiem, viennozīmīgi tā bija ļoti liela mācīšanās. Vispirms pašam, kas tas ir, tev ir jāiepazīst, par kurām mērķgrupām runājam, kādas ir viņu vajadzības, kāds ir tas redzējums pilsētā, kā to var redzēt pašvaldības līmenī, kā to var īstenot, kā tas attieksies uz ģimenēm un kā tas organizācijas vēl varētu tikt iesaistītas. Un tad, ja tam visam vēl pieliek sirdi un empātiju, tad gribētos teikt, ka tā ir īstenā deinstitucionalizācija. Bet jāatzīst, ka kopumā šis ceļš nav bijis viegls, un es domāju, ka mēs jebkurā gadījumā šodien nevis liekam punktu, bet tikai liekam komatu. Un tāpēc es domāju ļoti jēdzīgi, ka mēs šo sarunu gan sākam, gan šodien arī turpinām. Paldies! Jā, labdien!
par deinstitucionalizāciju runājot, es pārstāvu tātad biedrību Dižvanagi Kurzemi. Mums jau tas process īstenībā, viņš nesaucās deinstitucionalizācija, bet ar šo procesu jau mēs strādājam visu laiku ar pakalpojumiem, kā uzlabot pakalpojumus, un deinstitucionalizācija palīdzēja vismaz mums šos pakalpojumus sniegt pilnvērtīgāk, labāk un balstīts viņus tieši ģimenei, jo es pat audzinu dēlu, kuram jau tūlīņos būs 30 gadi, tad manā laikā šādu pakalpojumu nebija. Bet īstenībā, kad es tā paskatos un braucu no Liepājas šodien šeit un pie sevis domāju, es to deinstitucionalizāciju jau daru 30 gadus savā ģimenē. Un man ir ļoti liels prieks, ka caur savu dēlu mēs spējām izveidot komandu un palīdzēt daudz bērniem Kurzemes pusē. Tā kā tas ir, un es arī domāju, ka tas ir tikai viennozīmīgi kā process, jo viņš ir sevi, man liekas, tik ļoti pierādījis kā vajadzīgu pakalpojumu, kur ir vienkopis, tik daudz var dabūt ģimene, lai mums nebūtu šie bērni jādod institūcijās. Bet, protams, kad ir dažādi gadījumi un arī institūcijas mums ir vajadzīgas. Tā kā es ļoti ceru, ka tiešām ne punkts, bet komats un virzīsimies tālāk. Paldies! Jā, labdien! Es domāju, ar ko sākt, bet laikam jāpastāsta ir tas, ka ar DI es esmu saistīta arī daudz ilgāk, jau iepriekš šī te projekta, un 22 gadus atpakaļ es uzsāku, mans pirmais darbs kā sociālam darbiniekam bija dienas aprūpas centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, Cerība Ligzda. Tas ir centrs, kuru atvēra organizācija, kurā es tagad strādāju, un priekš manis DI ir, tas ir process, kādā mēs mācamies veidot sabiedrībā pakalpojumus tādus, lai tie būtu kā atbalsts cilvēkiem mūsu sabiedrībā, nevis kā šķērslis saņemt kaut ko. Un es skatos uz šo noteikti caur ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Un 19. pantā ir noteikts, ka katram ir jābūt iespējai uz patstāvīgu dzīvesveidu un iekļaušanos sabiedrībā. Un mūsu atbildība sociālā jomā strādājot ir veicināt, lai tas tā arī notiktu. Un pirmsākumi jau šim DI projektam 2012. gadā sadarbībā ar Alternatīvās bērnu aprūpes aliansi mēs uz tikšanos pie tā laika ministras Ilzas Viņķeles kundzes atvedām Janu Faiferu, kas ir Eiropas ekspertu grupas pārstāvis un kur ir izstrādājuši vadlīnijas Eiropā pārējai no institucionālās aprūpes uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Tajā laikā arī tika veikti priekšdarbi, lai sagatavotu nepieciešamos dokumentus šīta deinstitucionalizācijas projekta ieviešanai Latvijā, un šīs te vadlīnijas arī kalpo pa pamatu, jo Eiropas dalību valstīs arī ir atšķirīga izpratne par to, kas ir sabiedrībā balstīti pakalpojumi un ko mēs saprotam ar integrāciju, ar iekļaušanu, lai palīdzētu dalību valstīm izprast šo te ceļu, tad arī Jans Faifers jau ir bijis vairākas reizes Latvijā pēc tam, un tad pēc tam arī parunāsim, kā ir šos te 10 gadus pēdējos gājis mums kopā. Liels paldies tev, Kristīna. Atstāj pie sevis. Man ir mans mazais mikrofons, ar kuru es varu nodot savu skaņu visiem, gan klātienes, gan attālinātajiem dalībniekiem. Bet domājot par perspektīvu, un to, kas ir paveikts, mans jautājums būs Elīnai. Vai tu varētu pastāstīt, kāda loma šajā procesā ir bijusi Eiropas Savienības finansējumam? Kā tev šķiet, vai mēs būtu tik tālu tikuši šobrīd, ja šāds finansējums nebūtu bijis pieejams?
Es domāju, ka jautājums ir retorisks un atbild visiem ir zinām. Droši vien, ka mums būtu daži ļoti labi piemēri, balstīti uz entuziasmu un ļoti lokāla līmeņa iniciatīvu, kur lietas būtu attīstījušās vislabākajā līmenī, bet būtu ļoti liela fragmentācija no vienas vietas uz citu vietu. Ar Eiropas finansējumu palīdzību mēs esam varējuši veidot līdzvērtīgāku situāciju un attīstīt pakalpojumus visā valstī, domājot par daudz maz samērīgu pārklājumu, kas arī ir lielā mērā izdevies, un tur, kur tas nav izdevies, to vēl varēs turpināt jaunajā periodā. Un arī pats tas finansējuma ieguldījums ir devis tādu kā atspērienu. Pat ja sākotnēji tas bija caur zobu sāpēm, ja tā var epitetā izteikties, un caur negribēšanu un pat atteikšanos, tad es domāju, ka šobrīd 23. gada beigās jau bija sasniegts tāds kā lūzuma punkts, jo es arvien biežāk sāku dzirdēt tādas kā pozitīvu novērtējumu atziņas. Tikai tagad, pēc 8 gadiem, kad vietas sāk atvērties un ģimenes saņem pakalpojums, un tas jau tā kā mazliet tādā lielākā masveidā sāk notikt, tikai tajā brīdī beidzot tā kritiskā masa tajā sabiedriskajā domā pārveļās uz to pusi, ka mēs to Latvijā gribam. Iepriekš tie bija ļoti polarizēti viedokļi un ļoti bieži nācās saskarties ar to, ka mēs stumjam Eiropas politiku, kuru mums nemaz nevajag. Tā pārfrāzējot un rupi izsakoties. Jā, mēs noteikti nebūtu tur, kur mēs esam tagad. Tas uzliek lielu atbildību, tas liek arī plānot citādāk finansējumu un prioritātes nākotnē. Tas liek apzināties, ka mēs esam sevi identificējuši kā nobriedušu demokrātisku sabiedrību ar zināmām saistībām pret saviem līdzcilvēkiem, kuriem mēs piešķiram tādas pašas cilvēktiesības kā mums visiem, nevis pat piešķiram, bet atzīstam, jo viņas vienkārši viņiem ir. Un tas liek apzināties, ka atpakaļ ceļa vairs nav, ka tas ir tikai jaunas apņemšanās uz priekšu. Paldies. Tas nebūs viegli. Paldies. Jā, kā mēs zinām, sākot jaunas lietas, tās nekad nav vieglas. Bet es gribētu pajautāt Kristīnai un Ilzei padalīties, kā jūs izjutāt to, ka sākās DI projekti? Jo 16. gadā visos plānošanas reģionos sāka īstenot tās augtos DI projektus un arī valsts līmenī sāka īstenot šos te projektus. Kā jūs kā pakalpojumu sniedzēji šo izjutātu? Es tad varbūt sākšu. Mēs izjutām viennozīmīgi ļoti pozitīvi, jo tā ir mums kā nevalstiskai organizācijai lieliska iespēja nodrošināt šos pakalpojumus, vairāk nodrošināt šos pakalpojumus. Jo mums arī paralēli mēs startējām Centrālās finanšu līguma aģentūras projektos un izveidojām arī šo pašu atelpas brīžu pakalpojumu, kas arī iet DI ietvaros, kad jo mums bija tā, ka mums ir, vai mēs dzīvojam no pašvaldības finansējuma vecākiem, vai vecāki vāc kādu ziedojumu, lai dabūtu, vai viņi paši finansē. Ja? Tā kā finansējums nāk no dažādām pusēm, tad no deinstitucionalizācijas skata punkta mums bija labas izredzes savus pakalpojumus uzlabot, piedāvāt, un tā kā mēs ņēmām talkā vēl arī terapētus, mēs vairāk varējām nodrošināt terapētiem, tātad arī darba vietas mēs varējām nodrošināt. Vienīgais jautājums ir tagad, kad beidz DI, ko mēs darām ar terapētiem, kuri ir atnākuši strādāt un kuriem ļoti patīk un viņi ir iedvesmoti, bet līdz ar to, ka projekts beidzās, mēs atkal aizējām atpakaļ uz to, kur mēs tā kā bijām sākotnēji. Un ko es esmu novērojis no mūsu ģimenēm, kad baigi sāpīgi ir, ja, kad viņas pierāda, ka ir forši un vienkops visu, tā kā pie mums Kurzemē var dabūt vienā vietā. Jā, viņas iet uz savām terapijām, mammas, tēti, bērni uz savām un vienlaicīgi atkal var iet mājās kopā. Ir tā, es nezinu, kā tagad būs, bet kaut kā jau viņš būs, bet katrā gadījumā mēs bijām lieli ieguvēji visā šajā. Es esmu ļoti, ļoti pateicīga, kad ir tāds DI bija. Paldies. Kristīnai droši vien mazliet savādāks stāsts.
Mans stāsts ir tāds, ka šo 10 gadu laikā, 5 gadus no projekta laika, es biju Madonas novada pašvaldības sociāla dienestā strādāju, un sākotnējā periodā bija ļoti grūti mums kopā saprast, vai un kā pašvaldība iesaistīsies, vai mums būs resursi, vai telpas, vai arī izskaidrojušais, izglītojošais darbs, kur noteikti Madonas novadā savu artavu deva arī biedrība Mēs saviem bērniem, kas ir vecāku biedrība, kas bija uzsākusi šos arī projektus un atbalsta pasākumus. Un arī vietējie iedzīvotāji, kas ir dažos pagastos bija aktīvāki un izveidojuši jau paši saviem spēkiem mazus dienas pieskatīšanas centru, kā tas bija Kalsnavas pagastā. Un tad jau arī šajā procesa laikā mainījās pašvaldības politiķi, jo bija pa vidu vēl vēlēšanas, un ja sākotnēji iesāktie darbi bija jāturpina, parakstītie līgumi un jāskaidro. Tas, kas man palīdzēja, mana pieredze, kad dienas centra pakalpojums, grupu dzīvokļu pakalpojums ir realitāte, ka tas ir iespējams, un arī vedu kolēģis rādīju tur, kur tas jau ir izveidots. Un es esmu patiešām gandarīta par to, ka Madonas novads nenobijās. Un ja tajā laikā, kad es strādāju, tur bija tikai 4 sociālās aprūpes centri senioriem un 1 ilgstošs aprūpes iestāde, tad tagad Madonā ir visi iespējamie deinstitucionalizācijas projektu ietvaros attīstāmie pakalpojumi izveidoti. Protams, tas pašvaldībai ir liels izaicinājums finansiāli, tāpēc jādomā, kā valsts var atbalstīt šo pakalpojumu turpmāku uzturēšanu un neatstāt, jo finanses izaicinājumi vajadzības pašvaldībai ne tikai šīm mērķa grupām ir pietiekoši daudz citu vēl mērķa grupu, kur ir nepieciešams pašvaldības atbalsts. Tāpēc šī te atbildība joprojām ir jāsadala. Ir labi, ka bija šis te finansējums pieejams kā starts, bet jādomā, kā mēs turpmāk šos pakalpojumus nodrošinam. Un otrs 5 gadus es esmu atpakaļ biedrībā Rīgas pilsētas Rūpju bērns, un mēs īstenojam deinstitucionalizācijas projektu ietvaros atbalsta centra Pērle pakalpojumu Cēsīs, kur ietvarā ir 4 dažādi pakalpojumi, gan pieaugušiem, gan bērniem. Un jā, saskaramies ar tiem pašiem izaicinājumiem, ar ko šobrīd saskaras visas pašvaldības un pakalpojumu sniedzēji, kā nodrošināt tikpat kvalitatīvu un tādā apjomā pakalpojumu, kā mēs varējām to izdarīt deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Lūk, tā. Paldies. Ļoti plaša pieredze un ļoti plaša teritorija. Līdz ar to mēs arī Zemgales reģionā ļoti bieži esam ņēmuši vērā ieteikumus no biedrības Rīgas Rūpju bērns, kas mums ir palīdzējis tālāk strādāt. Bet pieminētas pašvaldības. Rīta, kā tu kā pašvaldības pārstāvis vērtē šo procesu un kādas pārmaiņas tu esi novērojusi? Un kā pašvaldība šobrīd redz šo DEI procesu, jo ir skaidrs jau, kā minēts, projekti noslēdzās, arī projektu pieejamais finansējums ir beidzies. Ar kādiem izaicinājumiem jūs šobrīd saskarieties? Vispirms, tad, kad mēs pašvaldībā sākām ieviest un piekritām DEI projektam, tad mēs bijām iespējams no tām retajām pašvaldībām, kurā bija arī 3 jau dienas centri, kuri strādāja. Mums bija arī ir krīzes centrs, mums bija grupu dzīvokļi, tā kā mums šis DEI projekts kā tāds savā veidā no pakalpojumu viedokļa nebija jauns. Mēs bijām jau šajā ceļā. Protams, ka DEI projekts mums ļāva uzlabot infrastruktūru viennozīmīgi.
Nākamais, manuprāt, ļoti liela pievienotā vērtība bija sociālo darbinieku apmācība, kas ļāva arī cilvēkiem spēt un prast novērtēt cilvēkus ar GRT vajadzības, nepieciešamos pakalpojumus, un viennozīmīgi tas ir vērtējams ļoti pozitīvi. Nākamais, ka mēs runājot tīri par sociālo kampaņu, kas cilvēki arī sabiedrība kopumā saprata vairāk par DI procesa mērķi un ļāva šīm ģimenēm daudz atklātāk iziet sabiedrībā ar savām vajadzībām, un manuprāt, ka ieklausīšanās un izpratne arī sabiedrībā ir lielāka. Arī tas ir šis rezultāts. Bet jautājums ir tālāk, protams, par šī projekta īstenošanu ilgtermiņā. Un tas ir tas, ko jau minēja. Pirmais, ka, protams, minētie pakalpojumi ir ļoti finanšu ietilpīgi. Un tad varbūt būtu jāsadala šis jautājums vēl 2 blokos projekta īstenošanas laikā un tagad pēc, jo tas, ka projekta laikā daudzi sociāliem pakalpojumiem netika noteikti šim griesti, finanšu griesti, gribas teikt, izkropļoja tirgu. Un tie pakalpojumi kļuva ļoti dārgi, bet arī pakalpojumu sniedzēji saprata, ka tas ir finansējums no Eiropas projekta un ka tas ir pieejams. Un tas šobrīd pašvaldībām kopumā īstenošanā rada milzu spriedzi. Tas ir viens. Otrs, ka, protams, ka tik plašu, bagātīgu sociālo pakalpojumu klāstu, kā tika piedāvāts, kamēr tas bija Eiropas finansējums, vai ne, es esmu bažīga, ka pašvaldība kopumā to nodrošināt nespēs, bet mēs esam apņēmības pilni viennozīmīgi turpināt darbu ar izvērtēšanu par nepieciešamiem pakalpojumiem patiešām ļoti jēgpilni un neatlaidīgi iet uz priekšu. Liels paldies, Rita! Šobrīd mēs esam dzirdējuši gan pakalpojumu sniedzēju viedokli, ministrijas pašvaldību, bet man jautājums Sigitai, kā tev šķiet, kāda ir mūsu sabiedrības loma deinstitucionalizācijas procesā, katra mūsu kā sabiedrības locekļa loma, ko mēs katrs varam darīt, kas mums būtu varbūt jādara, lai nebūtu punkts, bet lai būtu daudz punkte vai komats? Pirms es runāju par sabiedrības lomu, es gribētu runāt par 3 izaicinājumiem, kas patiesībā ir visi 3 cieši arī saistīti ar to sabiedrības attieksmi. Un tas pirmais izaicinājums ir pašvaldības līmenī, proti, cik saulaicīgi ir plānot un ieviest šie te pakalpojumi. Un mēs zinām, ka vairākos gadījumos, diemžēl, tā infrastruktūra vai tie pakalpojumi tika ieviesti jau DI šī te projekta beigās. Un tad ir tas, ko saka Rita un kolēģi, kā nodrošināt šo te projektu vai pakalpojumu turpināšanu. Un tas, kas ir bīstams šajā visā, ir pašvaldības šobrīd, mēs dzirdam arī publiski, saka, ka samazina savus izdevumus noteiktās jomās un attiecībā uz noteiktām grupām. Un kā pamatojums tiek izmantots tieši tas, ka mums ir jāturpina iesāktie pakalpojumi DI ietvaros, vai mums ir uzlikts citas funkcijas, un tas bīstamais ir nostādīt cilvēks ar GRT pret pārējās sabiedrības vajadzībām. Un tas uzreiz rada salīdzinoši šo te negatīvo noskaņu. Otrs izaicinājums pašu pakalpojumu saņēmēju līmenī, proti, cik sagatavoti cilvēki ir bijuši šai te dzīvei, neatkarīgajai dzīvei sabiedrībā, un tas bieži vien ir bijis atkarīgs no tā, vai cilvēks pirms tam ir dzīvojis ģimenē, vai viņš ir jau kopš dzimšanas uzturējies institūcijās. Un trešais līmenis ir pakalpojumu sniedzēju līmenis, proti, arī tika runāts par to, cik šie pakalpojumi atbilst cilvēku vajadzībām un šīm te spējām un prasmēm. Un laikam tas lielākais izaicinājums ir bijis nodrošināt, ja mēs runājam piemēram par grupu mājām, nodrošināt, ka šī te dzīve grupu mājā nav dzīve mazā institūcijā. Un ka šī te
arī, protams, mums visiem tas ir bijis liels izaicinājums atteikties no šīs te pieejas, ka mēs zinām labāk, ko jums vajag un kā jums vajadzētu labāk. Bet tu minēji sākumā par šo te pozitīvo sabiedrības attieksmi, un jāatzīst, ka tās sabiedriskās domas aptaujas mums uzbur tādu visnotaļ interesantu ainu, jo ir pētījumi, kas parāda pozitīvas izmaiņas, un turpat blakus mums ir dati un fakti, kas liecina, ka mums vēl diezgan tāls ceļš ejams, lai tiešām mēs būtu iekļaujoši un pieņemoši sabiedrība, un lai mēs par normālu vai iederīgu uzskatītu arī tos, kas varbūt nelīdzinās mums pašiem. Un mēs varam izdalīt tādu makro un mikro līmeni, proti makro līmenis, ko es domāju, kad man ir jāatbild uz sabiedriskās domas aptaujas jautājumu, vai tu gribētu, ka tev dzīvo blakus, vai tu gribētu strādāt kopā. Un mēs zinām, ka mēs ļoti bieži sniedzam šo sabiedrībai vēlamo atbildi. Jā, jo neviens mēs negribam izklausīties, ka mēs negribam, vai ne? Un tad ir tā atbilde, brīdī, kad tas skar mani personīgi. Un DI process to ļoti labi parādīja. Šīs te diskusijas vai sarunas, kas bija atsevišķās pašvaldībās, Ādažos, Daugavpilī, Ogrē, kad iedzīvotāji aktīvi iestājās pret dienas centru celtniecību, kad iestājās pret grupu dzīvokļu izveidi, liecina, ka tas sabiedrības tolerances līmenis brīdī, kad tas skar mani personīgi, vairs nav tik augsts un pazeminās. Un tas ir normāli, tas ir tāpēc, ka tas izaicina tevi, tas izaicina tavus pieņēmumus, stereotips, tas izaicina tevi varbūt godīgi sev pateikt, ka jā, man ir bail. Arī es Zeldā sāku strādāt kā atbalsta persona. Es daudz esmu strādājusi un mācījusi cits par stereotipiem un aizspriedumiem. Un es jums atzīšos godīgi, arī man sākumā bija bišķiņ bail un nedroši, un tas bija laika jautājums ļaut iepazīt cilvēkus, ļaut sākt sarunāties ar cilvēkiem. Un tas veids, jā, kādā mēs varam to sabiedrības tolerances līmeni vislabāk testēt, ir uzdot šos te jautājumus par to, kam mēs gribam dzīvot kaimiņos, ar ko kopā strādāt, vai ar ko veidot tuvas attiecības, un tu minēji ļoti pozitīvus rezultātus. Man ir cits pētījums, kas parāda pilnīgi pretēju ainu. Un šajā pētījumā cilvēki saka, ka viņi 33,7% nevēlētos strādāt kopā, un tieši cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem ir pirmā grupa, kas tiek nosaukta gan tad, kad runājam, ar ko negribam dzīvot kopā, ar ko negribam draudzēties. Un ir viena ļoti interesanta nianse, ka mēs bieži runājam par cilvēkiem ar invaliditāti par tādu tā kā vienotu kopu, bet ja mēs paskatāmies uz sabiedriskās domas aptaujām, tad, un pēdējā laikā tas ir labi, ka tiek izdalīti, tātad cilvēki ar šiem te vai kustības dzirdes traucējumiem un tad cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem, un mēs redzam, cik ļoti diametrāli pretēji ir sabiedrības attieksme. Tieši pret cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem attieksme ir ļoti, ļoti negatīva, un šeit atkal mēs izdalām vēl divas grupas. Cilvēki ar intelektuālas attīstības traucējumiem, pret tiem mēs biežāk izjūtam žēlumu. Mums ir žēl, mēs esam iecietīgāki. Pret cilvēkiem ar psihosociāliem traucējumiem mums ir bailes. Mēs domājam, ka viņi ir agresīvi, ka viņi mums nodarīs pāri, un arī aptaujā uzdodot jautājumu par to, vai mēs gribam, ka mums ir apkārt cilvēki ar psihiskām saslimšanām, tad cilvēki tomēr saka, nē, mēs negribam, labāk, lai viņi tur dzīvo kaut kur tālāk prom no mums. Paldies. Bet ko mēs vēl tad varētu darīt? Kādi būtu priekšlikumi, ko mēs varētu darīt, lai šī sabiedrība tomēr mūsu kļūtu pieņemošāka un saprastu, cik mēs esam dažādi no dažādības vadības viedokļa? Vai ir kādi priekšlikumi, ko mēs varētu darīt labāk? Jo tiešām man ir pārsteigums, kad ir viens pētījums, kurā ir pozitīvi tādi iedvesmojoši rezultāti un rādītāji. Turpretī varbūt pastāties nedaudz tuvāk, uzdodot citus jautājumus, tā situācija nerādās tik rožaina. Kādi būtu tavi ieteikumi, ko mēs vēl varam kopā darīt visi? Es domāju, ka tas, kas ir visbīstamākais, ir vienaldzība, un es teiktu, ka mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi.
Mums ir skaidri jāpauž atbalsts tam, ka šādiem pakalpojumiem ir jāturpinās, tiem ir jābūt nodrošinātiem. Un nevis tāpēc, ka tas mūs skar personīgi, bet tāpēc, ka vienkārši tā tam ir jābūt. Un vēl viena lieta, es domāju, ir nepieņemt lēmums citu cilvēku vietā un ļaut arī pašiem cilvēkiem teikt, kas ir vajadzīgs. Un kā jau es minēju, Zelda ir veikuši šo te pētījumu. Mēs runājām ar pašiem cilvēkiem, kā jums ir dzīvot sabiedrībā, kas ir tas, ko jūs visvairāk novērtējat, un cilvēki saka, klusums un miers, brīvības sajūta, iespēja strādāt un darīt, ko vēlos, iespēja mācīties jaunas prasmes un saņemt atbalstu. Tās ir tās lietas, ko viņi visvairāk novērtē. Un mēs daudz, un arī sabiedriskās domas aptaujās tika uzdots jautājums par to, kā jūs redzat, kā vajadzētu šiem cilvēkiem iekļauties sabiedrībā, un viens jautājums vai viena atbilde bija iesaistīties darba tirgū. Un tas būtu ideāli, ja mums būtu iespējas cilvēkiem, kas uzsāk dzīvi sabiedrībā, arī iesaistīties darba tirgū. Diemžēl mēs redzam, ka tas ir ļoti sarežģīti dažādu apsvērumu dēļ, un runājot tieši no dažādības vadības pozīciju viedokļa, mēs arī šobrīd Sabiedrības integrācijas fondā daudz strādājam ar darba devējiem, lai mainītu šo te darba devēju viedokli un uzskatu par cilvēku spējām, jo visbiežāk mēs skatāmies nevis uz to, ko cilvēks spēj, bet uz to, ko cilvēks nespēj. Un tad tas viens izaicinājums mums ir mainīt šo te domāšanu, paskatīties uz ko tu spēj, un tāpēc mēs arī esam atklājuši jaunu platformu Dažādība LV, kurā ar dažādu materiālu, lekciju, mācību, palīdzību arī strādāsim ar darba devējiem, lai mainītu šo te attieksmi. Un es zinu arī, ka mani kolēģi no dažādām organizācijām veic ļoti lielu darbu, lai mainītu gan pakalpojumu sniedzēju, gan sabiedrības kopumā attieksmi pret cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Paldies, Rita, tev ir ko papildināt? Patiešām cilvēkiem ar GRT ir ļoti svarīga nodarbinātība, un cilvēki grib būt vajadzīgi gan sabiedrībai un noderīgi, un caur to viņi arī to redz. Un manuprāt, ka te mums ļoti pietrūk šo pozitīvo stāstu, jo arī mums Jelgavā grupu dzīvokļos lielākā daļa cilvēku strādā. Bet es domāju, ka šobrīd darba devēji no vienas puses ir nedroši un baidās par to, vai viņi tiks galā, vai viņi spēs izstāstīt par darba drošību, par visiem iekšējās kārtības noteikumiem, par komunikāciju uz zāru un tā tālāk. Tas ir viens, bet lai iedrošinātu, lai motivētu šo darba devēju, viennozīmīgi ir vajadzīgs burkāns, un tam burkānam ir jābūt pietiekam elastīgam, saprotamam, ērtam, lai viņš arī, no vienas puses būtu arī šī interesētība. Otrais ir, ka, protams, šiem cilvēkiem ar GRT ir arī jāsaprot, ka viņi varbūt nav liela daļa gatavi strādāt 8 stundas, 9 stundas, lai ikdienā, un te ir arī jābūt pietiekam lielai elastībai. Diemžēl mums attiecībā uz šo darba līgumiem, uz šo nodarbinātību, vēl mums pietrūk šīs elastības un nepilnā darba diena, pilnais darba laiks, elastīgais darba laiks, un šie birokrātiskie ceļi, kas ir arī šim darba devējam, bieži vien ir nomācoši, un viņš izvēlas labāk paņemt stabilu, veselu, bez invaliditātes, tā, ka lai viņš ir drošs. Un manuprāt, ka te būtu jāpaskatās tīri no uzņēmēja, jāieklausās, kāda ir viņa interese, kāda ir viņa šie nosacījumi, un tad būtu jāsalāgo ar mūsu iespējām no valsts pārvaldes puses, bet noņemt maksimāli arī šos birokrātiskos šķēršļus. Paldies, Rita. Varbūt Elīnai ir kāds komentārs par šo, vai Labklājības ministrija no savas puses plāno turpināt kādus pasākumus, lai atbalstītu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, jo es zinu, ka iepriekšējā periodā šādas aktivitātes bija un darba devēji varēja pieteikties un saņemt atbalstu. Tā, kā Rita teica, to burkānu viņiem piedāvāja, bija iespēja saņemt. Kas plānojās uz priekšu un kādas ir šīs iespējas tieši saistībā ar nodarbinātību? Jā, cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība bija, ir un būs politikas dienas kārtībā, un
pēdējā pusgada laikā ir sācis darboties īpaši Nodarbinātības valsts aģentūras klientu apkalpošanas centrs, kas ir vairāk nekā pārējie vērsts un domā tieši par cilvēku ar invaliditāti iekārtošanu darbā, lai sniegtu jau specifiskāku atbalstu. Protams, ka tas atbalsts turpināsies un manā ieskatā viņam būtu jāvēršas arī plašumā, jo nevajadzētu būt tā, ka specifisko atbalstu var sniegt tikai tas viens speciālais centrs Rīgā. Tam būtu jānotiek arī Liepājā, Jelgavā un citās pilsētās. Darbinieki arī tur ir izgājuši apmācības un spēj to darīt, bet droši vien ne tik specifiskā līmenī kā tādā vienā centrā. Atbalsta pasākumu, kas jau bija un turpināsies ar darba vietas pielāgošanas iespējām un subsidēto darba vietu, protams, kad turpinās, bet mēs neesam Latvijā runājuši vai gatavi atvērt to diskusiju tik tālu, ka subsidētā darba vieta ir uz beztermiņa laiku, viņai joprojām būs terminēts periods, zinām apsvērumu dēļ. Un mēs nevaram nodrošināt, ka mēs to vienu cilvēku tam darba devējiem vienkārši dāvinam ar visu darba algu, jo tad zūd tā jēga, ka viņš tomēr ar to sākotnējo atbalstu tālāko rūpi par šī darbinieka nodarbināšanu uzņemas pats. Nav tā, ka viņam visas rūpes tiek noņemts par to darbinieku. Viņš joprojām ir viņa darbinieks. Līdz ar to man palika jocīga skaņa. Es ceru, ka tikai man. Ir tāda dobjāka? Jā. Jā. Un nodarbinātības skaitļi aug pakāpeniski. Mēs redzam, ka vieglāk un ātrāk viņi aug tajās invaliditātes grupās, kur cilvēki ar vides pielāgojumiem spēj padarīt darbu tikpat labi kā pārējie. Un vienīgie pielāgojumi ir fiziskās vides pielāgojumi. Bet tur, kur ir tieši garīgi rakstura traucēji un psihiskās saslimšanas, tur ir grūtāk, jo tas prasa pašam mācīties un pārkārtot savus darba procesus, un nevienmēr tas ir tik vienkārši iespējams. Cilvēks var pēkšņi neierasties, viņš var sākt uzvesties citādāk. Tas darbs jau vienalga ir jāizdara, un tas nav vienkārši. Un šeit nav tādas universāls recepts, ko citas valsts arī mācētu mums pateikt priekšā. Šeit mēs visi mācāmies darot, un citu valstu kolēģi mums arī ir teikuši, jūs nevarat tā kā gribēt, ka jums tas viss būs rīt vai vakar. Arī viņi tam ir gājuši cauri 30 gadus, un ir tā viena paudze, kas ar to un pieeju invaliditātes maiņā faktiski izaug un jau sāk novecot. Nav tā, ka mēs 2 gadus visu forši izdomājām, uztaisījām kampaņu, atvērām jaunas vietas un viss notiek. Tā tas nenotiek. Es domāju, ka mēs esam kaut kur ceļa vidū, mēs turpināsim, mēs būsim padarījuši labas lietas, bet mums ar vienu vēl būs priekšā izaicinājumi, un nodarbinātība būs viens no šiem jautājumiem. Paldies, Elīna. Es redzu, ka Kristīnai noteikti ir ko teikt, jo viņa ir mums arī Zemgales reģionā stāstījusi par to, kā ir nodarbināt cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem. Salauzusi daudzus mītus šo apmācību ietveros. Lūdzu tavu komentāru par nodarbinātību un pēc tam tālāk varbūt kādi ir tie svarīgākie pakalpojumi pieaugušiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai tiešām viņi varētu kvalitatīvi iekļauties sabiedrībā, dzīvot, varbūt mācīties, strādāt un piedzīvot šo dzīvi? Jā, papildinot arī Elīnas Selmiņas teikto, es gribētu teikt, ka tieši mūsu mērķa grupai cilvēkam garīga rakstura traucējumiem ir tā, ka es domāju, ka mēs varētu darīt vairāk, ne tikai tas, ka izmantojot šos te Eiropas Savienības fondu līdzekļus, bet nodarbinātību kā tādu veicinot, jo bija pieredze, tas 2000. Gada sākumā bija šis atbalstītā darba pakalpojums, ja, kas gluži nav subsidētā darba vieta, varbūt Normunds atcerās, ja, kad šādas te darba vietas bija cilvēkiem ar garīgu rakstura traucējumiem. Un
Un, jā, viens ir, es esmu arī iesaistīta darba devēja izglītošanā un arī esmu pati darba devējs cilvēkiem ar garīgi rakstura traucējumiem, jo mums ne tikai ir nāk dalībnieki un dzīvo mūsu pakalpojumos, bet mums ir arī nodarbināti cilvēki ar invaliditāti. Dažādos amatos, tais skaitā arī administratīvos un dažādos palīg darbos. Jā, slodzes ir dažāda veida, bet šie risinājumi noteikti ir, un es domāju, ka tas, kas šobrīd ir iesākts Nodarbinātības valsts aģentūrā, jā, tas ir pozitīvi vērtējams, bet noteikti nepieciešams būs vēl korekcijas, jo, kā jau Elīna Celmiņa minēja, kad tas ir sākotnēji centralizēts pakalpojums, kāds viņš ir pieejams reģionos, ir kopumā darba spēka trūkums, bet uzņēmējiem, jā, ir jāsaprot, ka šie izaicinājumi ir daudz un noteikti ir jāpadomā vēl par kādu atbalstu, atvieglojumu mehānismu, kā mēs varētu motivēt arī uzņēmējus pieņemt darbā cilvēks ar invaliditāti un cilvēks ar garīgās attīstības traucējumiem. Bet par izglītošanu un dažādību es nesadzirdēju no vienas šodien šeit, kad, jā, pirmais, ar ko es gribētu, lai mēs katrs arī no šodienas aiziem, ko tieši es, tajā vietā, kur es dzīvoju, tajā vietā, kur es strādāju, ko es varu darīt, lai veidot mūsu sabiedrību atbalstošāku, ko es varu pastāstīt savam kolēģim, kaimiņam, draugam, kas ir tas, ko es daru, kāpēc es daru. Un otrs būtisks aspekts ir mūsu sadarbības starp izglītības, veselības sektoru un labklājības, jo šobrīd jāsaka, es neesmu cilvēks, kuram patīk kaut ko kritizēt, man vienmēr gribas meklēt uzreiz tos risinājumus ieraudzīt, bet es domāju, ka mums ir mēs Nacionālā attīstības plāna darba grupā, es nezinu, tur kurā tai gadā runājam par integrētiem veselības sociālās aprūpes pakalpojumiem, jaunu nodarbinātības veicināšanu un stiprām ģimenēm, kuras tiek atbalstītas, bet, manuprāt, mums ir ļoti daudz darba vēl kopā jāizdara, lai mēs sasniegtu to, pēc kā katrs mēs arī, tā kā īsnībā ilgojamies, jo katru mūs var skart jebkāda dzīves situācija jā, par to, kas ir bijis sāpīgākais vai izaicinājumi, tad vēlāk, bet ar izglītības sistēmu mums ir pieredze. Mēs braukājam pa visām Latvijas skolām, kopā ar mūsu dalībniekiem rādījām filmu, cik brūklaņi ir pasaulē, zviedru filma, kas lauž visus arī stereotipus, kāds ir būt cilvēkam ar garīgās attīstības traucējumiem, tieši tādam, kā es esmu, tieši līdzās sabiedrībā, veikalās, skolā, jebkur teātrī. Un, jā, skolēni varēja uzdot jautājumus, un kas bija pats interesantākais, ka visskeptiskākie bija skolotāji. Skolēni bija ļoti atvērti, draudzīgi un nebaidījās. Tātad bērni nebaidās, viņi ir daudz atvērtāki nekā mēs, tāpēc mums jāpadomā, kā mēs varam labāk izskaidrot. Paldies! Es priecājos vēl vairāk šobrīd, ka mums ir ēnas, jo jūs jaunieši būsiet tie, kas turpinās šo te iesākto darbu, un tu pavēri ļoti tādu svarīgu punktu šajā te diskusijā par deinstitucionalizāciju. Mēs tā kā sākām runāt par pakalpojumiem, sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, dienas centriem, grupu dzīvokļiem, specializētām darbnīcām, sociālo rehabilitāciju, bet šajā posmā tiešām ļoti būtiski ir sadarbība, ne tikai sociālajai jomai, bet ka iesaistās izglītības joma un pārējās. Varbūt, Ilze, tev ir kāds redzējums šajā
skatījumā tieši varbūt tieši no bērnu viedokļa ar funkcionāliem traucējumiem, ko mēs varam darīt labāk un kam mums būtu jāpievērš uzmanība? Sadarboties. Mēs par to visu laiku runājam. Cik gadus es strādāju, mēs gribam ļoti, ļoti sadarboties, ja? Bet kamēr mēs gaidīsim, ka mēs sāksim viens ar otru draudzēties veselības ministrijā ar labklājību un izglītību, mēs paši apakšā to varam sākt darīt, jo ģimenei un tam cilvēkam, kas nāk pie mums pēc pakalpojuma, viņam pilnīgi vienalga, ar ko es draudzējos, viņam vajag pakalpojumu, un līdz ar to mēs arī tā piekopjam, kaut kāda daļa nāk mums finansējums, jo mēs arī ar paliatīvo aprūpi strādājam un mēģināsim ieviest arī hospisu reģionos. Tā kā līdz ar to mēs jau nevaram labklājību bez veselības nevar būt. Tas nav vienkārši atraujams. Un tad ir tā, ka no vienas puses nāk no veselības finansējums, nāk no labklājības finansējums, un mēs apakšā uztaisam šo te grozu. Nav variantu, ja? Jo kamēr mēs iesim un cīnīsimies par draudzību, tikmēr daudz kas var. Kā manā gadījumā, manam dēlam, tad viņam ir 30 gadi, ja es būtu laik tikai gājis un cīnījusies, lai kāds sadraudzētos un pat nebūtu neko darījusi, es šaubos, vai viņš pats spētu funkcionēt un palikt mājās un uztaisīt ēst, ja? Tas ir tāpēc arī viss tas radās, un es domāju, ka mēs jebkurš šeit dalībnieks vēlamies draudzēties, un man tiešām arī ļoti liels prieks ir par jauniešiem, jo arī mans bērns, otrs bērns, arī tieši tā arī sāka nākt mammai līdzi ar tādā jau apzinīgām, 5. klases, 3. klases, ja, un tā viņš arī ir izaudzis, un īstenībā tas ir ļoti liels prieks, ka jaunieši pateiks citiem jauniešiem, un tā tas arī, tā, ja mēs integrējamies, tā mēs nododam ziņas un ko vispār dara un kas ir sociālais darbs un kā to visu ieviest un kā draudzēties. Tā kā, es domāju, ka mēs visi esam par draudzību, bet kad tas būs, jā, droši vien, ka te ir tas stāsts par to dažādību un dažādības pieņemšanu, jo ar likumu jau mēs varam noteikt, ka Jānim būs jādraudzējās ar Ilzi, bet ja viņiem nebūs tā kopīgā valoda, tad tā draudzība tomēr neizdosies. Bet mēs katrs kā cilvēks varam savā kopienā, savā vietā, kur mēs dzīvojam, savā pašvaldībā, savā ciemā, darīt to maksimālo labāko, lai izglītotu, lai veicinātu šo te dažādību un runātu par tām lietām, cik dažādas var būt invaliditātes, dažas redzamas, dažas neredzamas un kādi ir šie te ierobežojumi. Un laikam tiešām nav jāgaida, ka kāds mūs sadraudzēs, bet jāiet un jādraudzējas pašiem. Tā ir, jo viss jau sāks no mums pašiem. Un kādu mēs to sabiedrību veidosim, tādi, ja viņi arī būs. Un tā kā... Ja. Rita, tev ir kāds papildinājums? Ja, pilnīgi piekrīt tam, ka viss sākās no katra paša, vai ko mēs katrs arī darām. Un es gribētu teikt, ka mums Jelgavas pašvaldībā patiešām gan sociālais dienas, gan izglītības pārvalde jau ilgstoši strādājam kopā. Mēs redzam to bērnu, un tad ir, kā es teiktu, bērns centrā, un tad mēs redzam gan institūcijas, ko mēs katri no savas puses varam darīt bērnu attīstībai un labākajās bērnu interesēs. Bet ir tā lieta, kas mums iztrūkst un kas varbūt no valsts puses būtu vairāk vajadzīgs, tas ir patiešām šīs medicīnas atbalsts. Un mēs ļoti labi saprotam, ka cilvēkiem gan ar GRT, gan funkcionālajiem traucējumiem, tā medicīnas pieeja, kas ir nepieciešama ātri un sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, diemžēl izpaliek, un manuprāt, ka tas ir viens no, gribētos teikt, lielākajiem trūkumiem DI projekta īstenošanā, ka diemžēl šī kopdarbība un sadarbība ar veselības ministriju nav īstenojusies. Un tas varbūt būtu lielākais izaicinājums perspektīvai. Paldies. Elīna, ir kas papildināms? Jā. Es pat nezinu, vai man vajadzētu kaut ko teikt. Viens piemērs par integrētā pakalpojuma attīstību tomēr mums ir izdevies lēni, grūti nāca. Un tas ir labākais, ko es līdz šim varu iedomāties, kā tas var tikt realizēts. Un tas ir paliatīvās aprūpes hospice pakalpojums, kur
abu ministriju kopā veidots regulējums, abās pusēs ir definēts gross, ko tā pakalpojuma ietvaros finansē, bet cilvēkam pakalpojums sniedz viens pakalpojums sniedzējs, kurš pēc tam ar 2 sektoriem norēķinās. Tā vienkārši runāt par integrēto pakalpojumu tādā vēlamības formā, ka no abiem sektoriem kaut kas atnāks un iekritīs maciņā, man liekas, ka tas nestrādā, tā ir demagoģija. Tur ir jābūt kaut kā noteiktiem spēles noteikumiem, un droši vien, ka šeit mēs esam labu gribot nonākuši tādā mazliet neapskaužamā situācijā. Sākotnēji bija jautājums, vai no fondu naudas finansēt ar veselības aprūpu saistīts pakalpojums, un it kā varēja pateikt arī nē, bet tajā brīdī mēs saprotam, ka tas ir ļoti svarīgi tiem cilvēkiem, kas to atbalstu saņem, jo mēs jau tajā brīdī sapratām, ka kaut kad tas beigsies. Bet mēs arī sapratām, ka priekš tiem cilvēkiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tā iespēja ir jāizmanto, jo kādam varbūt tieši tas atbalsts to 5 vai 8 gadu laikā būs tas, kas palīdzēs nostāties uz daudz patstāvīgākām kājām. Un arī šobrīd tas ir viens no šiem sāpīgākajiem jautājumiem, vai pašvaldībai būtu jāfinansē sabiedrībā balstīt pakalpojumu ietvaros, tāda veselības aprūpē raksturīgi pakalpojumi. Un tāpēc, ka veselības sektorā uz viņiem ir rinda, kvota vai tālu, tāds diskutabls jautājums. Mums labāk patiktu, ja to visu veselības aprūpas sektorā varētu saņemt pieklājīgā rindas garumā un attālumā. Nevis paģērēt, ka tas viss ir jāizdara pašvaldības sociālajiem dienestam. Tāpēc ir savā ziņā leģitīmi, ka dienests šobrīd pārskata spēles noteikumus. Arī dienesti un pašvaldības zināja, ka deinstitucionalizācijas projektiem kādreiz pienāks beigas. Mēs neviens nezinājām, ka iestāsies tik astronomiska inflācija un cenu kāpums, kas to visu procesu padarīja daudz sāpīgāku. Un tieši uz to beigu posmu tas mūs ir skāris, un tās izvēles šobrīd ir skarbas un sarežģītas, bet zinot, man liekas, ka jaunieši varbūt pat nenojauš, par cik lielu cilvēku grupu Latvijā mēs runājam. Es vienā brīdī klausījos pati mūsos un sapratu, ka mēs runājam par tēmu, kas ir ārkārtīgi svarīga, bet nevienā brīdī mēs neesam pateikuši, cik vispār to cilvēku Latvijā tādu ir. Un tad es gribēju teikt, ka Latvijā ir 200,000 cilvēku ar invaliditāti. Tātad katra ģimene pazīst vai saskaras ar kādu no cilvēkiem ar invaliditāti. Lielākā daļa no viņiem ir cilvēki pensijas vecumā, bet ne visi. Ir arī cilvēki, kas ir līdz 18 gadu veci, tādi mums ir 9,000 Latvijā, un tad pārējie aptuveni 100 pār tūkstoši ir cilvēki darbspējas vecumā, tātad no tiem 18 līdz pensijas vecumam. Citā griezumā skatoties, šodien mēs ļoti daudz sakam vārdu GRT, garīga rakstura traucējumi, garīgās attīstības traucējumi, psihiski traucējumi. Tādi mums ir 26,000, kuriem ir noteikti invaliditāte. Bet vēl ir vismaz 60,000 cilvēku ar dažādu veidu psihiskiem traucējumiem, kuriem vēl ne tuvu nav paredzams, ka viņiem tiks noteikti invaliditāte. Viņiem ir kādas garīgās veselības problēmas, mentāli traucējumi, dažādi mēs mēdzam saukt. Jaunieši biežāk lieto vārdu mentālais stāvoklis. Tur veselības ministrija droši vien zinātu teikt, mums ir pār 80,000 cilvēku, kas ir kaut kādā slimību diagnožu sarakstā, kādreiz vērsušies pie ārsta saistībā ar kādu no garīgās veselības problēmām. Tā kā tie nav cilvēki kaut kur tālu prom ārā, tie ir cilvēki starp mums, mūsu ģimenēs, mūsu radu ģimenēs, un ir tikai jāpajautā mazliet tālāk, kāpēc tai mammas krustmātei tas viens bērns nekad nav mājās. Izrādās, viņš dzīvo internāta skolā un uz mājām tiek atvests tikai reiz 2 nedēļās. Bet varbūt viņš ir starp tiem 6,000 bērnu, kas iekļaujošās izglītības ietvarā šobrīd jau mācās iekļaujošajās skolās, kur arī izaicinājumi netrūkst. Tam atsevišķu dienu varētu veltīt, bet vienalga, viņi vairs nav noslēpti mežā, tajās internāta skolās, kur neviens par viņu eksistenci pat nezin. Šobrīd mēs jau esam tajā mokošajā, bet tomēr iekļaujošajā ceļā. Tie ir
zināmi, saskaitāmi cilvēki Latvijas sabiedrībā. Vispār izklausījās diezgan traki, kad teica mokošais, bet iekļaujošais ceļš. Mokoši tāpēc, ka mums trūks speciālistu, mokoši tāpēc, ka mēs vēl nezinām, kā, mēs zinām, ko mēs gribam un kāpēc mēs gribam, bet tā recepte, kā izdarīt, ir jāizmācās darot, un tas ir tas mokošais reizēm. Jā, un tas interesantais, ka par to mēs runājam jau tik ilgi par iekļaujošo izglītību, par iekļaujošu darba vidi un visu pārējo, un joprojām mums ir sajūta, ka mēs esam ceļa sākumā un domājam recepti labāko, kā nonākt līdz iznākumam, un daudz tika runāts par to, ko likums ļauj vai neļauj, un es vienmēr saku, ka likums aizliedz diskrimināciju, bet visi pamatā ir savstarpējā cieņa, un ne tas, ka mēs kaut kur ierakstīsim, ka mums ir kaut kas jānodrošina, vai ka mēs nedrīkstam viens otram sliktas lietas teikt, atrisinās jautājumu tiešām savstarpējā cieņa un ieklausīšanās, klausīšanās, saprašana un vēlme izprast. Tās ir tās lietas, kas noteikti ir ļoti, ļoti svarīgas, jo, kad mēs arī jautājām cilvēkiem, jo man gribās, lai šeit mēs arī ienesam bišķiņu cilvēku balsi, par kuriem tad mēs te visi tik daudz runājam, un man ir tā privilēģija ienest to cilvēku balsi, un tad vai jūs kādreiz šiem cilvēkiem pajautājat, kādi ir tavi sapņi vai vēlmes? Biežāk mēs pieņemam, ka jums jau nav nekādu tur sapņu, par ko gan jūs varat sapņot. Bet, ziniet, tie sapņi un vēlmes ir pilnīgi tādas pašas kā mums ikvienam. Kāds saka, ka mans sapnis ir tāds, ka es gribētu kārtīgi strādāt un kārtīgu dzīvi dzīvot, kurš negrib no mums to. Es gribu satikties ar ģimeni un bērniem. Es gribu un sapņoju par dzīvi kopā ar draugu, kurš pēc dzīves grupu dzīvokli izgāja ārā tāpat kā tu un dara visu to pašu, ko tu. Es vēlos aizbraukt uz Ventspili, jo tur esot šiki, un aiziet svētceļojumā uz Aglonu. Un kāds būtu laimīgs tikt vaļā no kredītiem. Tā kā tie sapņi un tās vēlmes jau patiesībā ir ļoti līdzīgas mums ikvienam, tikai vai mēs tās sadzirdam un vai mēs palīdzam kādam šos sapņus un vēlmes piepildīt. Mūsu privilēģija ir tā, ka mēs varam to palīdzēt. Jautājums, vai mēs to gribam izdarīt? Paldies! Man arī ir tā iespēja dalīties ar reālu cilvēku pieredzēm un tām viņu balsīm, un es gribētu paturpināt. Īstenojot sabiedrības informēšanas kampaņu, ir dažādi cilvēku stāsti apkopoti, ko jūs katrs ik viens varat apskatīties mājaslapā Cilvēks nevis diagnoze, bet es gribētu padalīties ar stāstu par ģimeni, kur māma audzina meitu Nikiju. Viņai ir Dauna sindroms, un viņa mācās Cēsu 2. pamatskolas klasē bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī apmeklē dienas atbalsta centru Pērle, kas izveidots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Iespēja mācīties un apmeklēt nodarbības ir tā, kas palīdz viņām abām, gan mammai, gan meitai. Kamēr Nikija mācās un attīsta savus talantus, Evitai ir iespēja strādāt, un tas ir neatsverams atbalsts. Evita saka, Nikija apgūst to, ko es pati viņai nespētu iemācīt, turklāt arī mammas kļūst smaidīgākas, kad ir šādi pakalpojumi. Pateicoties speciālistu iesaistei, daudzu bērnu spējas un prasmes uzlabojas, tāpēc mamām parādās brīvais laiks. Un te tiešām ir tas stāsts par saprašanu, kad šīs te ģimenes vēlas dzīvot tādu pašu dzīvi, kā ik viens no mums. Mums katram ir savi sapņi, kurus kopīgi varam palīdzēt īstenot. Bet tā kā tika jau aizskarts jautājums par to, ka Eiropas Savienības finansējums iepriekšējais periods ir noslēdzies, tas ir beidzies, pašvaldības saskaras ar diezgan nopietniem izaicinājumiem, lai šo izveidotos pakalpojumus turpinātu sniegt, lai absorbētu to šoku tām ģimenēm, kas saņēma līdz šim diezgan lielu atbalsta apjomu, un šobrīd tas ir būtiski samazinājies. Man jautājums Elīnai būs,
Kas ir jaunajā periodā paredzēts? Vai mums ir tā gaišā mākoņa mala, kur mēs varam skatīties, kad viens plānošanas periods ir noslēdzies, tagad sākas nākošais. Kas būs tas, ko varēs izdarīt jaunajā plānošanas periodā? Kādi būs šie te iespējamie finanšu resursi pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, arī sociālajiem uzņēmējiem, lai turpinātu šo te iesākto darbu? Nu, tad būtu jāveic tāda prezentācija par visiem ministrijas īstenotiem projektiem. To mākoņu maliņu jā, ieskicē. protams, kad ir DI turpinājums pamatā vērsts uz pārklājumu nodrošināšanu tur, kur tas vēl joprojām ir nepietiekams, uz tām tēmām, kur iepriekšējā periodā tas atbalsts nebija. Un viena no tām ir jaunu pakalpojumu vietu izveide bērniem, kas ir valsts institucionālajā aprūpē, ģimeniskai vidē pietuvinātu pakalpojumu veidā, lai tie būtu. Ir seniori, ir dienas aprūpas centri bērniem tur, kur to nav. Un ir vēl, nemācējuši precīzi pateikt, man būtu jāprasa atbalsts Kristīnei, ir papildinošās aktivitātes, kur daļēji varēs būt turpinājums no iepriekšējā perioda. Bet tur ir smalkāk nianses, negribu sameloties. Paldies. Es arī pie šī varu piebilst, jo arī man ir kāda laba ziņa, jo Sabiedrības integrācijas fonds 23. gada beigās tika noteikts kā atbildīgā institūcija par sociālo inovāciju kompetences centra darbības nodrošināšanu Latvijā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pavisam drīz pakalpojums sniedzēju un organizācijas būs iespēja plānot un uzsākt projektus Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas pasākuma atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā īstenošanai. Un šo te pasākumu mērķis ir tieši sekmēt sociālās inovācijas, sociālo pakalpojumu jomā, nodrošinot mūsdienīgu cilvēku vajadzībām atbilstošu un aktuālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību. Tā kā es aicinu jūs visus sekot līdzi un noteikti izmantot šo iespēju un pieteikties šiem te projektiem un finansējumiem. Tā kā zināmā mērā tas arī ir tāds sava veida DI turpinājums. Paldies! Vai es pareizi saprotu, ka tur atbalstu varēs saņemt gan pašvaldības, gan biedrības, gan pakalpojums sniedzēji kā sociālajie uzņēmumi? Jā, tur šobrīd tiek izstrādāts viss, kas ir saistīts ar šo te, un es aicinu sekot līdz tiešām informācijai, bet tā būs iespēja turpināt pakalpojumus, protams, atceroties par atslēgvārdiem sociālā inovācija. Mums tagad ļoti daudz patīk runāt par inovācijām, vai ne? Mēs arī definēsim, ko tieši ietver šie te jēdzieni, lai nevienam nav pārpratumu vai pārmetumu par to, ka kaut kas nav pareizi saprasts. Paldies! Es vēl bišķīt gribētu paturpināt ar tiem dzīves stāstiem, ko esmu sagatavojusi. Aigars, 38 gadi. Jau 2. gadu par savām mājām sauc daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru Laipa. Jautāts, kas patīk un ko iemācījies dzīvojot Laipā, viņš stāsta. Ļoti patīk dzīves apstākļi un kalnciems kā tāds. Nav tā trakā burzma kā pilsētā. Patīk arī specializētās darbnīcas un dienas aprūpas centru nodarbības, kad esmu kopā ar puišiem un varu darboties. Visu dienu esmu nodarbināts. Novērtēju sarunas ar psihologu un citiem speciālistiem 1-1. Es te iemācījos patstāvīgu dzīvi, plānot budžetu, uztaisīt sev ēst, pats doties izbraukumā uz pilsētu un kārtot darīšanas. Vēlos, lai Laipa pastāvētu vienmēr un būtu iespēja šeit dzīvot. 100% tas bija mans labākais lēmums, lai gan sākumā man bija bail. Tātad mēs redzam, ka ne tikai mums kā nozares speciālistiem, kas šo te procesu virza un darbojās un cenšas ieviest, bet arī šiem te cilvēkiem, kuri ir guvuši iespēju uzsākt patstāvīgu dzīvi, jo iepriekš Aigars ir dzīvojis kopā ar saviem vecākiem, mēs dodam iespēju šiem cilvēkiem sapņot savus sapņus un piepildīt viņus. Bet domājot uz priekšu, es vēlētos pajautāt, varbūt brīvā veidā jūs varētu pastāstīt, kā jums šķiet, vai tas, kas šobrīd ir izveidots, šie pakalpojumi un pakalpojumu pārklājums, kā jums šķiet,
vai viņš ir pietiekams, un vai mums būtu nepieciešams vēl papildus veidot jaunus pakalpojumus vai papildināt esošo pakalpojumu klāstu. Kas ir tas, kas mums ko mēs centāmies izdarīt iepriekšējā periodā, bet varbūt nav gluži izdevies tā kā gribējām, kas mums būtu vēl jādara? Es varbūt var sākt. Darāmā vienmēr būs, un tas ir tā, kad patīkam ziņas, kad par inovatīvām lietām mēs runājam, vienīgais ir grūti šīs inovatīvās lietas bez pierādījumu ieviest. Ar to arī mēs esam saskārušies, ka tas nav pazīstams. Tāpēc mēs kā nevalstiska organizācija mēģinam darīt visu, ko var, un pazīstamu kā logopēdi ietērpjam savādākās drānās, bet ejam ar logopēdiju. Tad ir mazāko bet tā ir taisnība, bet mēs katrā gadījumā to logopēdiju Montessori uzlabojam ar gadžetiem, ja es ietu ar gadžetu nosaukumu, es noteikti tiktu atraidīta, kaut gan apakšā ir logopēdija. Bet es domāju, ka pakalpojums vienmēr var ieviest, var uzlabot, ja ir vēlme, un es domāju, ka mums ir, kas strādā nevalstiskā sektorā, un tāpat valsts un pašvaldība vēlas, lai būtu kaut kāda vēl uzlabojumi. Protams, ka to var darīt. Un paskatoties, kas notiek pasaulē, un to pasauli ievies šeit Latvijā, un es domāju, ka Latvija var izdarīt. Mums ir pietiekami daudz entuziastu tādi cilvēki Latvijā, kad mēs varam nenormāli labas lietas izdarīt. Un tā kā es domāju, ka ieviest mēs varam, galvenais, kas viņus pirks, kas par to maksās. Bet tas ir tas arī, kur, ja runā par izglītību, tad viennozīmīgi, ko mēs darām, un es domāju, ka tas ir ok, mēs mācam vecākus arī būt līdzatbildīgiem, arī savu artavu pienest, un arī tad šis pakalpojums, jauns vai vecs, viņš dod pavisam citu skatījumu, jo vecākam mēs neesam tie, kas uztaisīs jaunu pakalpojumu, un šis bērns vai piecelsies no gultas vai no ratiņkrēsla, nē. Mums ir jāmāca vecāki, mums jāizglīto ir vecāki, un vecākiem ļoti daudz, arī pašiem, un arī par šo mēs runājām, jo arī mēs zinājām, ka DI beigsies. Tā mēs mācījām vecākiem paņemt visu to labāko un turpināt mājās to darīt. Lai arī kaut cik, ja es to varēju savā laikā izdarīt 30 gadus atpakaļ, es domāju, ka šajā laikmatā, kad viss ir pieejams, kad vecāki var izdarīt. Tā kā ir uz ko tiekties un mācīt vecākus. Paldies. Paturpināšu vecāku tēmu, jo vecāki bieži vien ir tie, kas uzņem šo lielo atbalsta funkciju un atbildību, un tas, ko es esmu sapratusi, ir, ka arī atbalsta sniedējiem ir nepieciešams atbalsts. Un par to mēs domājam ļoti maz, un šis atbalsta pakalpojumu klāsts tieši vecākiem vai citiem atbalsta sniedzējiem ir ļoti minimāls. Un, protams, tas ir jautājums, vai vecāks ir gatavs kādu brīdi atpūsties vai palaist to savu bērnu prom, bet es domāju, ka tā ir viena joma, par ko ir runāts maz, jo izdedzis atbalsts sniedzējs nespēj sniegt to atbalstu, un vēl viena lieta, par ko ir jādomā, atbalsts sniedzējs noveco. Un tu vari rūpēties par bērnu, bet kas notiek pēc tam, es domāju, ka tas ir tāds sāpīgs jautājums, par kuru ir jāmēģina vai jāatrod inovatīvs veids, kā runāt ar vecākiem par šo tēmu. Paldies! Vēl kāds papildinājums? Es savukārt paturpinātu, ko Sigita teica. Es gribētu padalīties ar labo praksi Jelgavā. Mums šobrīd Latvijas bērnu fonda Jelgavas nodaļa vadītāja Diāna Gailuma tik ļoti veiksmīgi ir sapulcinājusi ģimenes un māmiņas, kuru ģimenēs aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem vai cilvēki ar invaliditāti, bērni ar invaliditāti. Un patiešām tas ir pirmais un svarīgākais darbs ir sniegt atbalstu to vecākiem, lai viņš neizdegtu, lai viņš redzētu to savu dzīvi pilnvērtīgi un tāpat laikā arī izglītoties, būt stipram arī un balstam savā ģimenē. Tas ir viens. Otrais ir šobrīd, manuprāt, no pašvaldības viedokļa, un tas nav tikai mans personīgais viedoklis, bet arī speciālistu viedoklis, mūsu pašvaldībā pakalpojumu klāsts ir bagāts. Speciālisti tam ir sagatavojušies. Ļoti svarīgi ir nodrošināt speciālistus sociālo lietu pārvaldē un dienestā tieši darbam ar šīm ģimenēm, diemžēl.
kadru mainība ir pietiekami liela un vakances ir gandrīz tomēr nepārtrauktiem. Tā kā tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Un treškārt, manuprāt, ir ļoti svarīgi izveidot tos pakalpojumus, nodrošināt labā kvalitātē, nepārtraukti, un tas jau ir diezgan liels izaicinājums, ja tas ir darīts labi, ka nepazaudē to kvalitāti. Paldies! Paldies! Mūsu diskusija strauji iet uz priekšu. Es vēl dodu Jā, es sāku ar ANO konvenciju, un es negribu palikt tādos, tā kā, jā, Elīna minēja deklaratīvas, bet tas nebija domāts tā, tas bija domāts, es katru dienu kopā ar ģimenēm, ar vecākiem, kur saskars ar nepieejamu veselības aprūpi, ar nesošu sociālo pakalpojumu un tā, jā. Un mēs mēģinam palīdzēt, risināt, iet ārpus rāmja un strādājam kopā arī ar Rīgas pašvaldības kolēģiem šobrīd pie dažādiem risinājumiem, kā palīdzēt cilvēkiem, bet jāsaprot, kas man personīgi, gan arī profesionāli ir ļoti sāpīgi, kad tas projekts mums kopā vedās lēni, bija daudz administratīvo šķēršļu, un es gribu teikt, kad mēs projekta ieviešanas laikā arī ir daudz cilvēku, kas nesagaidīja sev tā kā to atbalstu, kuru viņi būtu varējuši saņemt, jo vai nu viņi aizgāja mūžībā, vai ir pārcēlušies uz kādu citu valsti, un tāpēc mūsu pieeja kā biedrībai arī šobrīd ir, kad līdzīgi kā arī citas biedrības, viens ir šī te, ka mums jābūt kopīgam mērķim un skaidriem principiem, otrs, ka mēs tiešām strādājam pie inovatīviem risinājumiem, kā palīdzēt cilvēkiem šeit tagad, mājās, vietā, kur viņi atrodas, tie ir dzīves vietā sniegtie pakalpojumi, un ka mēs apzinam tās vajadzības, kas ir šeit un tagad. Un, protams, vistuvāk saviem iedzīvotājiem un ģimenēm ir pašvaldības. Un ir ļoti daudz gan vecāku apvienības, gan biedrības, kuras var izstāstīt reālo pieredzi, ar ko viņi saskarās gan arī šai laikā, lai mēs mācītos, kas bija mums kļūdas un grūtības šeit DI projekta ieviešanā. Un mani pārsteidz arī, kad bija vecāki, kurus mēs satikām šajās kopīgās diskusijās, kuri nebija zinājuši arī par šiem pakalpojumiem, līdz ar to, cik labi vai slikti mēs esam spējuši vispār nokļūt līdz tiem cilvēkiem, kuriem šis atbalsts nepieciešams. Es domāju, ka mēs esam gājuši daudz soļus uz priekšu, bet mums tas noteikti nedrīkstam uztvert sabiedrībā balstīts pakalpojums kā projektu. Tas pat nav process, tā ir mūsu kopīga atbildība pret līdzcilvēkiem. Nu tā. Paldies! Mums ir arī iesūtīti iepriekš jau vairāk jautājumu, un arī paralēli mūsu diskusijai tiek iesūtīti vēl. Viens no jautājumiem bija tāds, cik cilvēku uzsāka dzīvi sabiedrībā pēc institūcijas DI projekta laikā. Un to jau mēs laicīgi esam sagatavojušies, un es varu pateikt, ka projekta ietveros sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir saņēmis 1617 cilvēki ar garīgi rakstura traucējumiem, tātad tas ir stāsts par pieaugušiem, vēl klāt nāk bērni, un tā skaitā ir 225 pieaugušie, kuri ir uzsākuši patstāvīgu dzīvi sabiedrībā un vairs neatrodas valsts sociālās aprūpes institūcijās, kas, manuprāt, bija diezgan grūti sasniedzams rezultāts. Visa šī, kā jau minēja kolēģi,
lēni un sarežģīti ieviešamā procesa dēļ. Un runājot par nākotni, jau tika ieskicēts, ka arī nākošajā plānošanas periodā būs pieejams finansējums, attīstīt sabiedrībā balstītos pakalpojumus. Viennozīmīgi tas ir nepieciešams, jo īpaši tajās pašvaldībās, kur šobrīd nav pieejami grupu dzīvokļi vai dienas centri vai rehabilitācijas vietas. Līdz ar to katram aicinu sekot līdzi gan informācijā Labklājības ministrijas mājaslapā, gan Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā, lai nepalaistu šo iespēju garām. Un uz jautājumu, vai tiks apmaksāt arī pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jaunajā periodā, tad atbilde ir jā, bet tas attieksies uz dienas aprūpes centru pakalpojumu sniegšanu. Tātad tās iespējas saņemt atbalstu, droši vien kādas rehabilitācijas pakalpojumus, kāda jau tā pieredze ir līdz šim bijusi tajās vietās, kur ir izveidot dienas aprūpes centri, tur arī iekļaujās arī dažādas speciālistu konsultācijas un rehabilitācija. Man šķiet, ka kopumā mēs esam atbildējuši uz tiem galvenajiem jautājumiem, kas ir ienākuši gan no skatītājiem, gan arī mums pašiem ir procesā radušies, bet man ir tāds noslēguma viens ļoti svarīgs jautājums par to. Bet es domāju, ka jau tas tāds retorisks jautājums, uz kuru lielākā daļa zina atbildi, tad noslēgumā diskusijas, vai mēs varam tā paskatīties un padomāt, tad deinstitucionalizācija, tas ir projekts ar savu noteiktu sākumu un beigu datumu, vai tomēr tas ir process, kas sastāv varbūt no vairākiem projektiem, no vairākām tām darbībām, kur ir jāliek komats, un ir jāturpina. Šeit es aicināšu dalībniekiem slido.com ierakstīt, kā jums šķiet process vai projekts, bet savukārt dalībniecēm pateikt savu viedokli, jo mums vēl pēdējās 5 minūtes ir palikušas un sāksim. Es teikšu, un tā ir mana pārliecība, tas nav projekts, tas nav process, tā ir dzīve. Un kā novēlējumi vārdi, lai iet mums visiem līdzi, tie, ko teicis kāds mūsu atbalstāmais, es vienmēr saku, ka nevajag padoties, vajag cīnīties. Tālu tiksi, ja tu cīnīsies. Paldies! Jā, es arī gaidīju, ka būs vēl kāds trešais variants pēc projekta un procesa. Bet ir dzīve šobrīd. Ir dzīve, bet man bija prātā vēl tāds variants, ka tas ir princips un pieeja, kā tu veido pakalpojums, uz ko tu esi mērķēts un ko tu gribi darīt. Un tas pilnīgi ir saskaņā ar ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kas arī nav ieviešama līdz X datumam. Viņi pastāvīgi būs acu priekšā kā tāds vadmotīvs, kā mērķis, uz kuru tiekties, jo brīdī, kad mēs izdarām labu lietu, mēs paskatāmies apkārt un ir kaut kas jauns, ir jauni izaicinājumi, ir jauna attīstības pakāpe, mēs redzam, ka to 5 gadu veco sasniegumu jau atkal ir jāpārveido. Un tad jau būtu tā, ka tādā, nezinu, Zviedrijā vairs ANO komiteja nebūtu ko teikt, tur viss ir skaisti, bet nes kāpēc ir. Ženēvā arī viņi saņem rekomendācijas par konvencijas ieviešanu, par pārkāpumiem pret cilvēkiem ar invaliditāti, kur kaut kas šķietam vēl joprojām nav tik labi, kā komiteja varētu vēlēties. Tā kā, jā, tā ir dzīve, tas ir pieeja, princips, neatņemam dzīves sastāvdaļu uz visu mūsu atlikušo laiku. Paldies, Rita. Manuprāt, ka nākamajā plānošanas periodā mums vajadzētu rast kādu alternatīvu skaidrojumu vārdam deinstitucionalizācija, lai tas mums sabiedrībā visiem būtu skaidrs, par ko mēs runājam. Jo es domāju, ja šobrīd mēs iziet ielās un pajautātu par kas ir deinstitucionalizācija, es domāju, 99% tā arī nezināt, jo tas tomēr skar tikai profesionāļu loku. Otrkārt, patiešām tas nav projekts un acīm redzot, tā process varbūt no vienas puses pat skanētu ciniski, bet manuprāt, ka tā būtu tāda cieņpilna dzīve ikvienam un visiem, un tas nozīmē, ka ļaut sabiedrībā dzīvot tā, ka cilvēks var cienīt gan sevi,
šajā dzīvē, gan arī citus, un lai mums visiem tas izdodas. Paldies! Nu, tad es vēl pie viss tā, kur tik skaisti tika pateikts, protams, viņš nav projekts, bet manuprāt, tas ir ceļš, kuru mēs ejam visi kopā, ar draudzēšanos, bez draudzēšanos, bet ejam kopā un turam to ceļu visi kopistiski, un tad jau es domāju arī mums veiksies. Paldies! Paldies! Es atkal man darbojas. Es atkal gribu tā kaut kādu tādu, arī tādu praktiskāku. Man arī patīk tā runāt skaisti, bet es teikšu tā, man ir īstermiņa, vidējtermiņa un ilgtermiņa mērķis. Īstermiņa man ir strādājuši šeit un tagad kopā ar mūsu dalībniekiem esošajos pakalpojumos, un tie, kas mēs esam izveidojuši, viņi būs un būs vēl. Vidējtermiņa mērķis ir, ka DI būs vārds tik ilgi, kamēr Latvijā būs cilvēki institūcijās, un darbs mums būs un nebeigsies, un tas ilgtermiņa ir tāds, kad mūsu organizācijas izveidotāja Māma Biruta Grāve teica, kad es nezinu, kā vajag ideāli, bet es zinu, kā nevajag. Un es zinu, ka arī nevajag cilvēkus ierobežot un piedāvāt, kas tagad notiek, jo projām viņiem risinājumu kā vienīgo ievietošanu institūcijā. Un tā kā es esmu tajā vecumā, kad laikam man pensija nespīd, es beigšu ar joku, kad mēs esam komandā mūsu vienojušies, ka mēs tad strādāsim, kamēr tas ilgtermiņa mērķis piepildīsies, un mēs neliksimies mierā, tā kā būsim tepat vien kopā. Paldies! Paldies liels! Es domāju, ka mēs tad visi esam vienojušies par to, kad deinstitucionalizācija, tas noteikti nav viens īstermiņa projekts, bet tas ir process, tā ir dzīve, tas ir ceļš, tā ir stratēģija, un arī dalībnieki lielākā daļa ir vairākums nobalsojis par to, ka tas ir process, nevis projekts. Un kopsavalkot, es vēlos mums visiem novēlēt turpināt iet šo te ceļu iesākto, mācīties labāk savā starpā draudzēties, gan izglītības sektoram, gan sociālajam sektoram, gan arī veselības sektoram, skatoties jau jaunajā plānošanas periodā, kas ir saplānots, kas ir ierakstīts darbības programmā, es redzu, ka iestrādes ir un ir labās prakses piemēri, un mums ir jāturpina šo te iesākto darbu. Mums ir jāturpina stāstīt par labajām praksēm. Pašvaldībās ir tiešām fantastiski politiķi, kas jau saprot, ko nozīmē, ja ir šie te pakalpojumi, cik tas ļoti ir svarīgi vietējai kopienai. Un mums ir arī ļoti daudz labās prakses vēstneši, kas var pastāstīt, un mums kopā ir jāturpina strādāt, lai DI būtu mūsu dzīves ceļš. Paldies jums visiem par dalību, un noteikti turpināsim mūsu iesākto ceļu un uz tikšanos kādā citā pasākumā. Paldies!